Laipni lūgt atpakaļ mūsu vlogā 2 par futbolu. Un šodien mēs esam nogurdināti pret FK1 mačā. Būs ļoti sīvs mačs. Kāds šķiet, kāds būs rezultāts? Man liekas, mačs būs tiešām ļoti iespaidīgs. Es cerēšu uz 3-1 Ogres panākumu, kā uz visiem mačiem. Un ļoti interesanti, kad tagad spēlē tiešām pēc 4. vietu. Tie, kas uzvar, tiem pat ir iespēja uz brīdi pat būt pirmajiem. Tā kā tiešām interesants mačs tiešām būs un daudz golu. Es saku, būs 2-2 vai 2 vietas Ogres labā. Un skatīsimies, kas notiks tālāk. Četrpadsmitajā minūtē 1-0 Ogres labā vadīs Šenko trāpa frīkiku. Jā, tiešām perfekts izpildīts frīkiks, ideāli. Tiešām no liela attāluma 30, ja nemaldos, metri pat bija no diezgan tālu no soda laukuma un perfekti stūrī. Vācās gan aizskāra bumbu, bet ļoti veiksmīgi. Bet iegāja vārtos. Tīklā, ideāls gols. Tagad ir puslaiks, 1-0 Ogrināta labā. Jā, ļoti veiksmīgi Ogre nospēlēja pirmo puslaiku, tiešām ideāli izdevās vairāk uzbrukumi un pēc pirmā puslaika 1-0 vadība. Otrajā cerams Ogre noturēs savus vārdus sausā, tas būtu ļoti vēlams un cerams izdosies arī gūt vārdus vēl, protams, Ogrei un uzvara būs, mērķis, protams, uzvara. Ogrināta labā, Haralds Silgais trāpa un aiziet pie pretinieku spēlētājiem viņus tā bišķi apsmiet. Jā, tiešām ideāls vārds gums, perfekti iespēja uz aptuveni 15 metriem un vārds stūri augstā pa gaisu neatverams sitiens, vienkārši ideāli 2-0 Ogre jau vadībā. Neko labāku nevar tiešām vēlēties, ideāls mačs un arī, protams, svinības no Silvestrijā Silagaļa. Viņam jau 12. vārdu gums šosezon. Tas ir mūsu rezultātīgais spēlētājs. Ogrināta labā 74. minūtē vārtus guva. Maščenko. Tiešām ideāls vārdu guvums no vārdu priekšas, perfekti piespēle. 3-0 Ogres labā. Neko tiešām, neko pilgt, neko atņemt, ideāls sniegums. Vēnspils tikko dabūja sarkano kartīti, tā ir 3. sarkanā priekš viņiem. Ne šajā mačā, bet kopsumā.
Jā, tiešām Ventspils šo sezonu diezgan rupi spēlē, un arī šajā mačā tikko tieši pēc vārda guma sarkanā kartīte Ventspilī. Tā kā Ogrei tiešām iespēja pat vēl vairāk papelnāt savu vārdu pārsvaru. Paldies liels faniem šodien, ka atnāca mūsu pēdējo spēli Logas stadionā. Atbalsts bija ļoti jūtams, it īpaši šādā spēlē, ka pret tiešiem konkurentiem bija jāspēlē. Esam ļoti priecīgi, ka mūs atnāca atbalstīt. Ceram arī, ka uz pārējām mājspēlēm, kas mums būs Salaspilī, ka atbalsts būs tāds pats un vēl lielāks. Tāpēc paldies viņiem. Un kas bija grūtākais spēlēt šo klubu? Ventspils jau ir tāda diezgan Latvijas futbolam tāda zināma komanda, kas vienmēr cīnās, vienmēr ar garajām bumbām spēlē. Daudz divcīņu, daudz gan gaisā, gan arī kājās cīņas. Tāpēc noteikti pats svarīgākais bija šodien divcīņas vinnēt. Šķiet, ka arī to lielā mērā izdarījām. Tāpēc, jā, es domāju, viņas stiprās puses neutralizējām un tāpēc arī parādījām labāku sniegumu. Kurā brīdī jūties pašpārliecinātākais par sevi? Droši vien, kad pirmā puslaika vidū bija pāris gaisa bumbas, kuras pārliecinoši uzvarēja, manuprāt. Tad arī noķēra to sajūtu, ka šodien vinnēsim, ka šodien aizsardzībā viss būs kārtībā un ka uzbrucēji paveiks savu darbu. Ventspils bija ļoti tuvu mums. Kā jūs dabūjāt tos 3 punktus ar tādu pārsvaru? Jāsaka, ka viņiem arī šodien bija 2 komandas līderi diskvalificēti. Tas arī droši vien atstāja savu iespēju vismaz uz viņu komandu noteikti. Bet mājās mēs spēlējam pašlaik perfekti. Mums ir šī, man liekas, 6. mājas spēle, 6 uzvaras. Tāpēc nezinu, visi, kas brauc pie mums ciemos, viņiem nevienam nav viegli. Visiem ir jārēķinās ar to, ka mēs sadosim visus spēkus, ka neviens pat nevar domāt ar punktu aizbraukt mājās. Labi, paldies. Šodien arī būs viss. Lūdzu.